Egons Dombrovskis, Inters Busulis, Gints Grāvelis, Kaspars Slidnis. Krievijas noslēpumainākajās vietās. Piedzīvojumu ekspedīcijā 1000 jūdzes Urālu kalnos. Iepriekšējā sērijā. Pēc brokastīm pie tīrākā zemeslodes ezera Turgajak ceļotāji nokļūst vienā no lielākajām un arī dziļākajām šī reģiona rūdas raktuvēm, kur jau no 19. gadsimta beigām iegūst magnezītu. Dodoties tālāk, ekspedīcija sasniedz Karavašas pilsētu, piesārņotāko zemeslodes punktu. 90% šīs teritorijas ir ekoloģiskās katastrofas zona, kur sēra dioksīda, svina un cinka piesārņojums gaisā, zemē un ūdenī gandrīz 100 reizes pārsniedz visas cilvēka saprāta noteiktās normas. Izbraucot caur Karabašu, pilsētas nomalē uz augstākmeņaina kalna stāv milzīgs pareizticīgo krusts, iespējams vienīgā vieta, kur šeit iegūt jau kādu cerību. Lai arī ceļš krusta kalnā izrādās bīstamāks kā tika plānots, ekspedīcija pieņem lēmumu doties augšā. Tikai uzbraucot kalnā pie milzīgā metāla krusta, ekspedīcijai pilnībā paveras šausminošā ainava. Milzīga cilvēku piesārņota teritorija, kuras atdzīvināšanai ir nepieciešami vairāk simti gadu. Dodoties tālāk pa Urālu kalniem uz ziemeļiem, ceļotājiem jābrauc caur neskaitāmiem Krievijas vidienas ciematiem un mazpilsētām, kuras it kā iesākumā liekas līdzīgas un vienveidīgas, tomēr vērīgam skatītājam paveras daudz šarmantu un īpašu atšķirību. Meitenes uz balli? Šī jau būs otrā reize, kad mums baidās. Šī būs nebaidās. Tas ir priekšnieks. Ciemata kultūras centra ar priekškramo atslēgu aizslēgtās durvis izskatījās neviens nebija virinājis jau kādu gadu. Draudienes atnākuši kopā. Šīs pārdošana beigusies. Un tas nozīmē, ka Intera Busuļa, Kaspara Slidņa, Egona Dombrovska un Ginta Grāveļa viesizrādes šajā vietā uz kādu laiku tiek atliktas. Tā saucamā Urālu rūpnieciskā kolonizācija sākās 18. gadsimtā, kad šajā reģionā darbojās slaveno Krievijas rūpnieku Demīdovu un Stroganovu impērijas. 19. gadsimta beigās caur Urālu kalniem tiek atklāta transkontinentālā dzelzceļa līnija. Tiem laikiem unikāla inženiertehniska būve. Inženieris Garins Mihailovskis spēja izveidot šo dzelzceļa līniju caur kalniem bez neviena tuneļa. Tajā laikā šeit strādā arī slavenais krievu inženieris Aleksandrs Šupe, kurš 1905. gadā nolēmis Satkas upes lētecē uzbūvēt Krievijā pirmo elektrometalurģisko rūpnīcu, un jau 1910. gada vasarā tā tiek atklāta. Lai nodrošinātu rūpnīcu ar elektroenerģiju, tās tuvumā ir uzbūvēta hidroelektrostacija, pirmā šāda veida celtne Krievijā. Un jau 1910. gada vasarā tā tiek atklāta. Šobrīd šis unikālais komplekss ir iekļauts UNESCO pasaules vēstures un kultūras mantojuma sarakstā. Metāla kausēšanas rūpnīca sen vairs nestrādā, un ciematā Porogi dzīvo vairs tikai ap 20 cilvēkiem. Tomēr slavenā hidroelektrostacija nav apstājusies nu jau 99 gadus, un kā senāk apgādā ar elektrību ne tikai Porogi ciemu, bet arī kaimiņos esošo Postrojku ciematu. Starp citu, šie ciemi nekad nav bijuši pieslēgti valsts elektrotīklam. Tomēr ekspedīcijai daudz unikālāks likās elektrostācijas turbīnas, kuras strādā no celtniecības brīža. Tas ir 1910. gada, un savā mūžā pieredzējuši tikai nelielus remontus. Turbīnas tālajā 1910. gadā bija speciāli gatavotas labākajās Eiropas rūpnīcās, kuras iespējams jau pašas vairs neeksistē. Bet to ražojumi joprojām strādā, un spriežot pēc elektrostācijā sastaptā uzrauga vārdiem, strādās vēl 100 gadus. Es atnesu, vai kādam nav ķēme? Ķēme nav kādam? Vai suka?
Поехали, Маук. Es nekustīgāk Mauku vēl nebiju redzējis. Varbūt tas sajūta, varbūt tā nebija Mauka. Nē, bija Mauka. Es tev vēlāk bildi parādīšu. Tu neticēsi, bet bija. Lai arī ir nobraukts pietiekami liels attālums no iepriekšējā dienā redzētajām rūdas iegūs vietām, uz ceļa pretīm braucošās automašīnas norāda, ka tepat aiz nokūpējušajiem krūmājiem atrodas līdzīgas iegūs vietas. Tā arī ir, jo nobraucot no lielceļa pār 100 metru attālumā, ceļotāji atduras pret dziļu krāteri. Jasper, how do you do? Miegaini, ja? Это не сон. Sleepy. Kosmiskās mēnesa ainavas ir piecēlušas visus mašīnās gulošos ekspedīcijas dalībniekus, pat Kasparu, kurš citkārt nelikās traucēts par apkārt notiekošo. Ceļotāji netīšām iespējams ir iemaldījušies kādā no Urālu kalnu milzīgajiem iegūs kompleksiem, jo ik pēc pārsimt metriem atrodas kāda iespaidīga bedre. Tās ir gan aizaugušas, gan tikko pamestas, gan arī apludinātas. Un nedabīgi zaganais ūdens norāda, ka tajā ir izšķīts kāds iezis. Ekspedīcijai ļoti interesē, ko tieši iegūst šajās raktuvēs. Tāpēc uz 2 km tālāk redzamo sargu būdu tiek sūtīta izlūku komanda. Lai arī ceļam priekšā uzbūvēti milzīgi vārti, izlūkam busulim tas nekādus šķēršļus nerada. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? А что? Нет, мы просто тут фильм снимаем. А что там копают? Сейчас там внизу ничего не копают, вот добывают вот мрамор на технологию. Вот здесь. Это раньше как бы шахтный способ был, а потом вот это не так давно в принципе началось, вот поверхностное. Да. Ну там уже, смотрите, там уже все эти елки. Да, зарастает. Стоп. Это еще не первый карьер, еще там карьеры есть. Да, мы были там, да. Вот там маленький, Ну, здесь маленький, побольше, да. но очень большой Ну, объем. руды уже сейчас здесь, руда не добывается уже. Никелевая руда. А что? Ну, просто она как бы уже иссякла. Сейчас Серовский рудник. Это, вот оттуда. Все, спасибо. Давайте, ребята. Par Niķeļa vēsturi ir kāda leģenda. Apmēram 17. gadsimta beigās Saksijas kalnos dzīvojošais vecais rūķis Niks, kuram ļoti patika izjokot kalnrečus, pilnvērtīgās metāla rūdas vietā tiem bieži iemānīja līdzīgu minerālu, kuru tiem tā arī neizdevās izkausēt un pārvērst metālā. Šo ķīmisko elementu atklāja tikai 1751. gadā un nosauca šī rūķa vārdā – par niķeli. Pirms tam niķeļa rūdu izmantoja tikai kā krāsvielu stikla ražošanā, jo tad stikls iegūst spilgti zaļu krāsu, līdzīgi kā apuldinātā karjera ūdens, kur tuvāk apskatīt devās arī ekspedīcijas komanda. Šito var roku sagriezt, paskaties. Ritīgi. Тут рыбы нет. А вы откуда? Из Риги.
Ого, ничего себе. вас Чернигово гостей. Вы давайте. О, я бы с удовольствием. Ой. Все не ешьте, мы едем Вот, собрать. Денис. Я могу тоже? Ну, я три немножко. Берите горсточку, угощайтесь. Супер. Да? Ватайс. Спасибо вам большое. Господи, как вкусно выглядит. Да. Не ленитесь, сами собирайте. Да-да-да, но мы не видели пока. А мы из Саратова. Знаете такой город? Слышал. Вот, мы оттуда. Pēc rūpnieciskās urāldaļas apskates, kas ievilkusies vēlā pēcpusdienā, ceļotājiem ir jānokļūst līdz iepriekš plānotajai bāzes vietai, kas atrodas pie Arakula ezera. Man bija, piemēram, pārsteigums ieraugot bērzu mežu, kas mums ir parasti bērzu birzes, kaut kādas tādas nav tik liels. Tad šeit vienkārši kilometriem garš tikai bērzi. Es braucu, es mēģinu saskatīt kaut kādu, jebkuru citu krūmu vai koku nav. Ir tikai bērzi. Ir bērzi. Domā, kaut ko tādu arī Latvijā neieraudīt, lai gan bērzes man nav tieši mājas priekšā. Ieraugot Krievijā tik raksturīgo, bet līdz šim neredzēto milzīgo bērzu birzi, ceļotāji nolēma veikt nelielu ekskursiju Baltajā mežā un jau pirmajā sānu ceļā dodas Biezoknī. Šobrīd plāns ir sasniegt ezeru braucot pa taisno caur mežu, un liekas, tas māksliniekos izraisa atmiņas par sen nebijušām sajūtām. Gribās, zini ko? Pastumdīt džipu. Nu tā. Akal līdz ceļiem pa sūdiem es atvainojos, ja? Nu tā, ka tāds. Tā sajusties akal, cik tu esi niecīgs un nevarīgs. Nu ne tādā ziņā nevarīgs, bet dabas priekšā bezspēcīgs faktiski. Viņi dara, ko viņi grib un kā grib. Tomēr, lai arī mežs ir pielīs un dubļains, nekāda ekstremālā braukšana nesanāk. Tomēr rodas citi sarežģījumi. Kā jau pienāks Krievijā, caur mežu dažādos virzienos iet neskaitāmi ceļi. Kā saka, kur tajā brīdī izdevīgāk, tur arī katrs braucis. Tāpēc atrast īsto, vajadzīgo ceļu sākumā liekas nereāli. Pēc ilgākas maldīšanās ekspedīcija nokļūst ielejā, no kuras paveras skats uz augstām klintīm. Krievijā man šķiet, kā viņi mums pasniedz augstāko klinti. Un tad tā bija vieta, par kur es varētu vienkārši, es jau varu rakstīt, teiksim, dziesmas, un man jau ir iedvesma jau, arī tā ir tā vieta, kur es visvairāk izjūtu tieši šo plašumu izjūtu. Kā varēja tādas alas izveidoties, jā? Kā varēja šāda klints izveidoties, jā? Bet viņi ir. Un tu stāv un tev apakšā, kad es pašā tur vienā no augstākajām vietām, tur, kur tās klintas bija, kad es stāvēju, man jocīgi. Es guļu, pīpēju, bišķiņ mēs pafilozofējam divatā, jā? Un tev pie kājām ir koku galotnes, teiksim, jā. Lai arī pirms ekspedīcijas māksliniekiem īpašā aptaujā bija jāatklāj visas slimības, fobijas, alerģijas un citas lietas, kas varētu traucēt pārvarēt ceļojumu maršrutu, atklājās, ka daži sīkumi ir palikuši neizrunāti. Nevis bišķi, bet man ir rītīgi bail no augstuma. Es no tā nekautreiz mēģinu ar to visu kaut kā cīnīties un bišķiņ tik galā. Tas bija baigi. Un tas bija tā, kad es pārvarēju daudz ko, kad uzlīd jau beigās tā. Pa to otru pusi vēl tajā tālākajā, augstākajā bišķi. Tā, ka tu apgulies uz sānu, te jau ir jau, tā pusmetrs un tur jau ir jau aiziet lejā. Uz tādu lielu akmeņu sēdi, viens pats, uzlīst četrāps, droši vien trīcēdams, te jau, tā kā vilku barā to es iemestu, kā tu neko nedari. Visiem kopā gribās, taču, tomēr, jo tas arī tādā ziņā, veči barā tas ir vien, zin kā veči barā ir.
Ko tu nevari? Hā! Iedod tik šitiem te mazo pirkstiņu. Šitos kadrus tikai manai ģimenei rādīt. Vismaz, ja tu man tagad parādīji, tad nerādi to, kas tu nejā, diemžēl. Citādāk man vairs nekur nelaidīt nekad. Man arī ir kalnu kāpēju kurpes speciālās. Un tieši speciāli domāts kāpt kalnos pēc lietus. Tā tik bija sajūtas. Tiešām es tur sēdēju. Sajūtos tik mazs un tik nevarīgs. Tāds, te es sajūtu to pasaules elpu, to viņas varenību. Es skatījos apkārt, tur bija... Pirmo reizi nebija jūras aiz horizonta. Bija kalni viens aiz otru, un tad varēja tikai spriest, cik viņi tālu tur ir. Un visi tie reliefi un viss, Tas bija skaisti, un tur krusts augšā bija. Tas bija laikam tas augstākais punkts tajā reģionā, un mēs uzkāpām. Un tas bija vienkārši superīgi, es nezinu. Es jau kāpjot augšā, jau trīcēju un drebēju, jo man visā bail no augstuma. Bet uzkāpām augšā. Es tēloju, ka es baigi eleganti jūtos un šakarna viglažu. Tā kalna, bet es biju sabijies nejēgā vispār. Tur, kur līd tie apdivas, domas, pat nebija doma. Skaidrs, man ir baila un es nevaru uzkāpt. Tur tagad pa tiem akmeņiem slidīšu, uznāca lietas lejā jau tā, ka jau šļūcam gandrīz, tas tīķi līdām lejā. Bet tas tur sēd augšā un tāds, bija tā. Un tur ieraudzīja to plašumu. Tur tas plašums, tas bija kaut kas tāds, kad... Šeit arī solītā pirts ar visu baļļu. Laba vandiņa, šeit mēs arī mazgāsimies. Pēc 6 dienu pārtraukuma. Man šķiet, ka tad, kad es sēdēju Klints, Dievs, daba man vienkārši uzdāvināja pasakainu skatu. Kad nevar tā būt, jo cilvēki tur bieži vien sēž, un es nezinu, vai katru dienu tur tas tā notiek, bet es sēdēju, es pilnīgi apraudājos no tā skata, jo parādījās viena varavīksne, spilgta. Parādījās blakus vēl viena varavīksne. Es paskatījos uz labo pusi, un tur tālumā vēl 2 varavīksnes. 4 varavīksnes vienā brīdī. Tas manai sirdī bija bišķiņ pa šērpu. Tādā ziņā, ka es vienkārši sēdēju, domāju, kā var būt kaut kas tik skaists. Un uzreiz arī iedomājos, kā es gribētu tagad pēkšņi, lai tā un visi mani tuvākie cilvēki, visi draugi, ģimenes locekļi sēdētu man blakus un redzētu to pašu, ko redzu es. Un tas, tā sajūta man tā bišķi sildīja, bet bišķiņi arī satrauc, jo es domāju, kad nav jau visiem dota tāda iespēja kaut ko tādu redzēt, aizbraukt uz šādām vietām. Man nav tā īpaši patīkams, bet es brīnos, pieņemsim, šitā nē. Bet man tā, ka bija jātais, pieņemsim, mājās uztaisīja stālažas, man vajadzēja tur nokrāsot 3. stāvu, ja? Man bija bail uzkāpt augšā. Šitā nē, šitā jau pasties, tev jau te ir platība tāda. Kāda platība? Ja es varu nelīst īpaši daudz, labi, tikai es sev pārbaudot, tur uzkāpt augšā es varu. Bet kaut kā šitien te, ja es neuzkāpšu, tad man būs labāk nožēlot izdarīt to nekā neizdarīt to. Man gribējās kāpt augšā, da jebkur, jā. Mums Latvijā dižakmeņi, tur laukakmeņi tādi, žaika līns. Tas ir pilnīgi tādas izjūtas, ka to grūti nosaukt par salīdzināt ar putna lidojumu, bet tas ir tā, ka tu pacelies virs visa un tu redzi tik tālu. Tādus plašumus. Lai cik tas dīvaini nebūtu, es esmu no šī ceļojuma jau pagaidām paņēmis visu to, pēc kā es esmu braucis uz šejien. Šo vietu ceļotāji vēlāk nosauks par pasaku mežu, kas diezgan precīzi raksturo viņu iegūtās sajūtas un noskaņu. Tad es atbraukšu uz mājām 100% vai pat 200% uzlādējies. Varbūt fiziski noguris, atzīšos, nav viegli, bet morāli un garīgi es esmu tik ļoti jau iedvesmojies šajā ceļojumā, ka,
Man vienkārši līst jau sāk likt pār malām. Tuvojoties vakaram, vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums nakti pārlaist tepat, Pasaku mežā. Tam sanes to malku, uguns deg. Tu zini, ka te ir tas kalns, nu viņš tepat ir tā roka, var pieiet viņu pieskarties, un ne? Tur tā aizi. Ļoti laba kompānija, vienkārši dievīgi, manuprāt. Nu, super. Viss tā mūsu banda, jā. Visi šie 10 cilvēki. Pie tām klintīm, kad mēs nakti sēdējām pie tā ugunskura. Tur bija kaut kas tāds, nu, teiksim, es nezinu, varbūt citi to izjutuši ir ātrāk tādi, jā. Varbūt man tā slimība bija nomocījusi, ka es tur tā gāju gulēt ātrāk, bet man patīk tā nakts, kad mēs tur tā sēdējām. Un tas bija tā, es tā sajūtu pirmo reizi, jā, no šī te visa tā laika, kad mēs gulējām pie tām klintīm, jā, un tā kā mēs arī uzdziedājām tā, cik mēs tur uzdziedājām, bet tad bija forši sajūta. Izbaudot mierīgo novakaru Pasaku mežā, ceļotāji vēl nenojauš, ka ekspedīcijas plānā ir paredzēta vēl tikai viena mierīga diena. Pēc tam viņi varēs realitātē pārbaudīt savu psiholoģisko, fizisko un emocionālo iespēju robežu. Nākošajā piedzīvojuma ekspedīcijas 1000 jūdzes Urālkalnos sērijā. Ceļotājiem jānokļūst vienā no skaistākajiem Urāldabas parkiem, tomēr ceļš uz turieni nav no vieglajiem, jo pirmajos kilometros mašīnas iestiek dubļos. Lai ieraudzītu parka skaistākās vietas, ekspedīcijai ir ne tikai vairākas stundas jābrauc ar laivu, bet arī kājām jānoiet vairāk kā 20 kilometri. Vai mākslinieki spējas izturēt šo fizisko slodzi, un cik no viņiem būs gatavi pārgalvīgam braucienam pa sarūsējušu trosi no milzīgas klints ar ātrumu 70 km/h? Kāpēc savvaļas zirgi uzbrūk Egonam Dombrovskim, un vai Busulim izdosies noķert uzmācīgu asinssūcēju? Redzēsiet jau pēc nedēļas piedzīvojuma ekspedīcijas 1000 jūdzes Urālkalnos 7. sērijā, sestdien, 6. decembrī, LTV 7.